Katru gadu slimnīcā ar rotavīrusu nokļūst vairāk nekā 3000 bērnu, kas mūsu mazajā Latvijā ir nozīmīgs skaitlis, lai gan speciālisti saka, ka ar rotavīrusu slimojošo noteikti ir daudz vairāk. Pilnīgi noteikti, ka bērns, vai viņš tiks vakcinēts vai netiks, viņš noteikti sastapsies ar rotavīrusu. Tie ir 100% garantija, neatkarīgi no tā, kādu sociālo slāni vecāku pārstāv un cik rūpīgi viņi kop savu bērniņu. Vai viņš sastapsies pirmā dzīves pusgadā, pirmā gada beigās, otrā gada beigās, bet ir pētījumi pasaulē, kas liecina, ka bērniņš līdz 3 gadu vecumam ar rotavīrusu 30% sastopās vairāk kā 4 reizes. Ja? Un skaidrs zināms, ka katra pirmā sastapšanās ir smaga slimība, vairāk kā pusē ir vajadzīgs slimnīca, otrā ir vieglāka, trešā vēl vieglāka, ceturtā, piektā un sestā, un to, ko mēs ar jums satiekamies ar šo slimību, mēs pat nepamanam varbūt īsti. Mums ir drusku sliktāka duša, sliktāka pašsajūta, varbūt šķidrāk vēderizei, bet nav tipiskās klīnikas. Bet pirmā, jebkurā gadījumā, neatkarīgi no cilvēka vecuma, būs smaga. Tas galvenais mērķis nevis pasargāt no saslimšanas vispār. Protams, tas būtu ideāli, bet jāsaprot, ka neviena vakcīna to nevar izdarīt. Bet tas mērķis ir panākt, lai šī slimība norit tik viegli, ka bērnam nav jārastējas stacionārā, ka viņam nevajag durt vēnā, sagādāt sāpes, bailes.